Es domāju, šogad brauksim atkal baigi daudz pa Krieviju apkārt. Kalendārs jau nosprausts mums ir baigi lielais. Tālākais mums šogad ir Krasnojarska. Nu, tas ir daudz, tas ir 5000 kilometri no mājām. Principā mēs iķamies jau šitādi gabali no Krievijas. Baigi daudz tas ir. Aizbrauksim droši vien uz pasaules čempi, uz Angliju. Un katrā ziņā sanāk tā, ka visu vasaru ir katrs brīvdienas ir aizņemts ar kaut kādu braukšanu. Mocim ir arī daži uzlabojumi uztaisīti, tur sporta pompis uzlikts ir un dizains izmainīts. Viss tagad smuku uz ūsiņas attaisīts pa ziemu tā, lai būtu viss tā kā nākās. Kaut gan parasti jau jaunais dizains noturās apmēram 2-3 nedēļas, un tad jau atkal viss paliek lupatās tā kā tas pienākās. Kādā aizņems mums būs sveiks pagaidām. Kā arī šovasar būs interesanti pašu pasākumi, tas būs Kurlāns Stamp, tas būs Liepājā lielais čempis, ko pašu rīkojam. Un vēl, kas mums baigi pašam patīk un nevar vien sagaidīt uz geto gēņus, Ventspilī. Vēl es domāju, ka mēs šogad vēl uztaisīsim kaut kādus šoviņus ar dažādām uguns padarīšanām, uguns riņķiem un ir vēl arī iegādās krosmocīts, ar ko mēs taisīsim atsevišķus trikus. Jāncim būs krosmocis, pārtaisīts 360 grādu stopī klipam, kaut kā tā viņi varētu nosaukt reizi. Un es atsākšu ar triālu moci braukt. Iesim uz to, lai būtu gan Eiropas, gan Āzijas, gan Krievijas lielākā, gan trikiem bagātākā Kastigar komanda. Tam gan vajadzēs daudz laika, daudz treniņu. Žēl, ka pavasaris tās trētīgs šogad un nevar tā sākt normāli ātri trenēties agri. Kā ziema aizkavēsies baigi, bet es domāju, ka pēc nedēļas jau būs viss labi un sāksim atkal gāzt. Esmu optimismu pilni, jā, un strādāsim. Darīsim visu klāt.